Šodien iesim paslidot. Sveiki, slidis un laukums. Pieaugušais viens. Slidis arī, ja? Jā. Jā, 10 43. Jārā nav ziema. Ziema pašam jāmeklē. Un nav labākas vietas kā Volvo hale. Un tas, ko es gribēju visiem parādīt, ka šeit ir teleports. Viss, kas ir jāizdara, ir jāieskrienās un borkā vienā. Esmu laikam atteleportējies uz Āziju. Ko darīt? Neko, laikam jāsāk būs otrā sezona manam ceļojumam pa Āziju. Nu ko, sākam? Izlaidīšu šoreiz laikam, skiposim visu lidmašīnas, lidostas procesu. To jūs redzējāt pirmajā sezonā diezgan daudz reizes, kad es braukāju, kur es braukāju un kā izskatās lidostas no iekšienes un vispārējais. Šoreiz skiposim. Līdz ar to mēs jau esam šeit. Un tā man sākās pirmā diena. 200 reizes pasakam labrīt. Jā. Labrīt. Nu ko, esam pirmā diena, precīzi sakot, pirmais rīts. Pirmais rīts un mēs esam atpakaļ Āzijā. Lūk, skatiņš. Skats pa manu logu. Lūk, skats pa manu logu. No mana dzīvokļa. Deja vu. Ja nemaldos, Vietnam iesākās līdzīgi. Bija stadions, futbola laukumi. Arī šeit ir tāpatās. Arī šoreiz mēs sākam tieši tāpatās. Atrodamies Malaizijā, Kuala Lumpura, galvaspilsēta. Ielidoju vakar. Un 8 vakarā es biju jau savā numuriņā. Cik ļoti labi redzams te. Virtuvīte, maza virtuvīte, gulta, duša, nav karstais ūdens un brīnišķīgi žilbinošs skats. Tālumā var redzēt kalnus. Un, jā, izstāst, ka pilsētā sāk mosties. Tur ir tie torņi, slavenie. Es atbraucu un izmetu apkārt līkumiņu pa rajonu, ko es tudās arī visdrīzāk izdarīšu vēl vienreiz pa dienu. Un, jā, pirmais bija mango smūtijs. Pastaigāsim apkārt nedaudz. Kur šī tā māja, kurā pamodos
Pašā augšā, protams, basēniņš ar skatu uz pilsētu. Un kafēnīca, sporta zāle augšā tīra, izskatījās. Te kaut ko viņi ceļ kārtējo māju visdrīzākais. Vakar viņiem bija, neatceros tā, vakar viņiem bija kaut kādai reliģijai, kaut kāda tur īpaša diena, salūts šāvu 12. naktī močī. Varēja ļoti labi dzirdēt 6 no rīta mošējās to lūkšanos. Tas tāds bišķi pārsteigums bija, ka varēja ārā redzēt, bet precīzi sakot, dzirdēt visu, kas notiek ārā. Esam atgriezušies atpakaļ Malaizijā. Plāns ir aizceļot šur tur, apciemot džungļus un paskatīties, kas notiek citvietā ārpus galvaspilsētas. Un šobrīd ir tā, ka gribās kaut kur jau lidot. Bet šodien vēl ir jāpastrādā un jau rītdien varēs braukt Singapūras virzienā. Redzēsim, ko redzēsim un sapratīsim. Atkal ir jāpierod pie tā, kad ir jāstaigā ar izstieptu roku un sevi jāfilmē. Un visi uz tevi vismaz liekas, ka skatās, bet ko tad es te varu jums parādīt? Domāju, ka no pašas galvaspilsētas es diži neko daudz nerādīšu. Tas viss ir redzams manā iepriekšējā vidikā. Ne iepriekšējā, bet no pirmās sezonas. Un tagad tīri gribēju atgādināt par sevi un par to, kad otrā sezona sākusies. Un tā kā es zinu, ka daudzi nav skatījušies visas sērijas, un ir cilvēki, kas vispār nav skatījušies, tad izdomāju uztaisīt tādu īsu recapu, atskatu, kur viss salikts vienā sērijā iekšā. Un ļoti detaļās baigis neieslīgu, kas kur kā notiek. Tas varbūt tā, lai ieinteresētu jūs. Ja redzi, ka kaut kas patīk, tad tev ir iespēja apskatīties pirmo sezonu manam vlogam. Un, pirmais jau bija tas kultūras šoks, kad es ierados pašā Vietnamā, tik tālu prom no mājām. Man pirmā viesnīca bija ar skatu uz stadionu, uz futbola laukumu. Un īsi apskata pilsētā, noķēru tādu rīktīgāko kultūru šoku Āzijas. Un tam aizceļoju uz Sapa, tāda vieta kalnos. Viens no augstākajiem punktiem Vietnamā, kur uzkāp kalnā, 3 kilometru augstumā viņš atradās virs jūras līmeņa. Un pavizinājos, protams, neko daudz neredzēju tur, visi bija miglā tīci. Pavizinājos pēc tam ar motorolleri Hažāna lūpā. Tas bija kaut kāds 4 dienas, laikam 4 plus mīnus dienas braucu cauri kalniem ar mocīti, kur bija izīrējis, man apturēja pa ceļam policiju. Bija interesanti. Tur es redzēju Ķīnu, bija pie Ķīnas robežas. Pēc tam, protams, atkal caur Hanoju devos ilgā braucienā ar vilcienu cauri pusi Vietnamai līdz kurortu pilsētai, kur es atpūtos kaut kādu nedēļu, montēju vidikus, visu, kas bija safilmēts, un dzēru ļoti daudz mango smūtijus. Un, pēc tam devos uz Hanoju, tā ir, ne Hanoju, bet Hočiminu, tā ir biznesa kapitāla pilsēta. Biznesa kapitāla? Nē, biznesa, Vietnamas biznesa pilsēta, tā teiksim, ekonomikas centrs. Man liekas, ir otra lielākā pilsēta. Tur arī bija diezgan liels hauss. Bet tas tā, pēc tam aizceļoju uz Taizemi,
Taizemē es biju uz salām, peldējos okeānā. Arī bija interesanti, arī pavizinājos ar motorolleri pa salu. Kaut kāds, man liekas, nedēļu, varbūt vairāk, varbūt 2 pat. Tur neatceros. Bankoku, protams, izstaigāju krustšķērs. Labi, krustšķērs ne, bet diezgan daudz izvazājos apkārt. Un arī pa viesnīcām diezgan daudz padzīvojos. Bišķīt apslims bija. Pēc Bankokas apciemošanas aizceļoju uz Malaiziju. Tas ir tieši turpat, kur es tagad atrodos. Otro sezonu es sāku arī ar Malaiziju un Kulumpuru. Tad gan es biju tikai galvaspilsētā, šoreiz plānā redzēt kaut ko vairāk pa galvaspilsētu. Džungļi. Un kas vēl? Jā, Kolumpuru. Pēc Kolumpuras devos uz Kambodžu. Kambodžā piramīdas. Daudz piramīdas. Nu, jā, tas tāds ātrs rezumē, neredzot pašu Viģiku nemaz besijārā. Kas vēl interesanti tur varēja būt, ko es jums varēju rādīt. Nu, jā, daudz visādi skati, daudz dažādas ēdienas, gan es neēdu. Mans iecienītais, protams, rīsi ar vistu, ceptu. Tā kaut kā man ir šobrīd otrā diena šeit Malaizijā 2. sezonā un izdomāju ierakstīt. Kas tad notika? Ko tad es redzēju? Kur tad es biju 1. sezonā? Šobrīd droši vien palaidīsim ar audio, ar kādu foršu mūziku, kādus vienkārši no pagājušās sezonas. Iesaku visiem piesakot, nolaikot Viģikus, skatīties, komentēt, uzdot droši jautājumus.